Jelgavā Latvijas darba devēju konfederācija sveica Zemgales reģionu labāko darba devēju. Šo atzinību bija nopelnījuši 3 uzņēmumi – SIA Fortum Jelgava, SIA Rītausma un SIA Evopipes. Ekspertu skatījumā šie uzņēmumi atbilst efektīvas pārvaldības un ilgtspējas principiem, uzņēmēju darbībā ievēro godīgas konkurētspējas un efektīvas cilvēku resursu vadības pieeju. Tas man arī mazs pārsteigums bija, par to es uzzināju arī pāris dienas atpakaļ tikai. Par uzņēmumu darbojas 84 darbinieki dotajā brīdī. Uzņēmums varbūt nav pārāk liels, bet jau, teiksim, Latvijas mērogā vidēja lielumu. Es saprotu, ka tur ir vairāk kritēriju, pēc kuriem tiek tas vērtēts. Cik es arī runāju ar konfederācijas vadību, kā tas viss tiek vērtēts, tad tiek arī apvaicāts gan valsts ieņēmuma dienests, gan darba inspekcija. Un ņemot vērā visus šos aspektus, es saprotu, ka viņi kaut kādā mērā tad arī izvērtē, kurš tad būtu arī pelnījis. SIA Evopipes ir viens no vismodernākajiem cauruļu ražotājiem Eiropā un pasaulē. Tā izstrādājumi domāti ārējo un iekšējo inženieru tīklu izveidošanai. Caurulis domāts ūdens, gāzes un notekūdeņu novadīšanai. Tās pielieto elektro un vispārējā celtniecībā. Jelgavā uzņēmums ar aktīvu ražošanu nodarbojas jau kopš 2009. gada. Tie ir tie labie piemēri, kuri mums ir tādi pirmie putni kāsī, kas iet pa priekšu visiem pārējiem un rāda to ceļu. Tāpēc mums ir liels cieņa un respekts pret viņiem, kad piemēram, Jelgavas Evopipes, tas tiešām ir fantastisks rezultāts, ko viņi sasnieguši dažu gadu laikā, kad faktiski Jelgavas uzņēmums ir kļuvis par numuru 1 Eiropā, ja, savā nišā. Un tur ir jauna, zinoša, profesionāla komanda vadībā, kas ir spējuši savu zināšanas ielikt reālajā ražotnē, reālajās iekārtās. Katrā ziņā tā ir norma, tā tam būtu jābūt, un neko jau mēs tādu šausmīgi unikālu nedaram. Vienkārši mēs ievērojam visas, teiksim, darba devēju un darba ņēmēju attiecības, visi ievērojam visus normatīvus, rūpējamies par to, lai darbinieks būtu apmierināts un ilgtermiņā strādāt pie mums, jo mums ir svarīgi, lai tas cilvēks pie mums ilgi strādā un attīstās un ceļ savu ražību, kā rezultātā arī uzņēmums no tā visu iegūst. Tā kā, protams, mēs turpināsim un tas manā skatījumā nav nekas īpaši, tā būtu jādarbojas katram, un tas ir numur 1, kas ir jādara vienmēr. Tas rezultāts, kāds ir šodien, tas jau ir visu kolektīvu rezultāts, ne jau tikai atsevišķu cilvēku. Un, protams, kad uzņēmumā jau varbūt jāiekas iekārtas uz kaut kas, bet ja nebūs šo cilvēku, tad nekas nenotiks. Un, protams, kad mūsu uzņēmumā darbinieks tā ir tas galvenais aktīvs visā tajā, lai būtu rezultāts. Šogad šādu atzinību Latvijas reģionu labākie darba devēji saņēma jau 5. reizi.